Guarda Gospod, Šukara, ne da jake, žana bojlo žana. Soski, soski dela, sile putki rora. Soski sina svaji, a marite juri. Prelati kao orocino velo, od te loro, aj kam sacija ela. Prelati kao orocino velo, od te loro, aj kam sacija ela. Malo, malo, ja na 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 na. Malo, malo, ja na 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 na. Malo, malo, ja na 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 na. Malo, malo, ja na 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 na. Bravo, bravo, браво! Sveiki, labdien, hello everybody, guten morgen, товарищи, кто наблюдает нас где-то там за океаном. Rīgas studijā 25/8, Edmunds Kaševskis, Irina Fortes, Sergejs Matvejevs un Andrejs Jelisejevs. Mēs šodien te uzaicinājām muzikālo formāciju, grupu ar tādu baigi īpatnējo nosaukums – Alum Alu. Es vienkārši nevaru šo jautājumu neuzdot. What does it mean? Alum Alu. Un kas runās? Laikam droši vien runās Aleks Frontmens. Viņš arī iepazīstinās mūsu grupas sastāvu. Jā, paldies, sveicināti, paldies, ka jūs uzaicinājāt mums šurp un es pastāstīšu. Jā, mani sauc Aleksis, mēs ansamblī šobrīd kā bāze esam 5 cilvēki. Mums ir Saimols Čisums uz mandalīnas, Kaupo uz Rakis uz sitam instrumentiem, Elīna Elere dzied un piesit tamburīnu dažreiz, un tāpat ir Aleksejs uz basģitāres, un dažreiz mums pievienojas arī citi mūziķi, ir viole, bajāns vai elektriskā ģitāra. Nu, tur vienkārši kaut kāds simfoniskais orķestris bez maz, vai ne? Galīgi nē. Nē, vienkārši. Mēs esam mūziķi, kam nav izglītības, mēs neesam apmācīti, mēs visi esam apguvuši инструментов pašmācības ceļā. Ну, tad stāsti lūdzu. Все? То есть никто не учился нигде? Visi? Nu, visi tur tā plus mīnus esam mācījušies. Чуть-чуть. Alumalu, tātad visiem interesē, ko nozīmē alumalu. Nu, ja? Vēlreiz. Tātad alumalu. Nu ko, latviešu valodā mēs tam spējam atrast nozīmi, bet, tas ir kā mākslas darbs, jo īstenībā, tas neko nenozīmē. Vai pie mums latviski kaut ko nozīmē ramtai rīdi rallallā. Tas neko nenozīmē. Vēl ir, vēl ir džimlai rūdi. Jā, tieši tā, vai tam ir kaut kāda nozīme? Mēs varējām savu ansambli saukt džimlai rūdi, ja mēs būtu latviešu folka ansamblis, un arī tur tomēr ir rūdis, džimlai rūdi. Ko mēs ar to rūdi tur var izdomāt, vai nevienmēr? Labi, alumalu, ok. Skaidrs, ka tas vienkārši ir tāds, skanīgs vārdu salikums, и не больше того. Nav tāpat vien, vai ne? Jo ir tā, ka mūsu mūzika ir liela ietekme ir no ungāru romiem un ungāru romu dziedājumos. Viņi ļoti daudz tā arī dzied. Viņiem ir alu, malu, malu, manu, na, na, na. Ai, na, ne, na, ne, na, ne, na, ne. Alu, ma, na, 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 na. Un tāpēc no šīs te skaņas, uzrakstot alu malu, tagad latvietim jāsāk domāt, vai tas ir kaut kāds dzēriens, vai varbūt tā ir kaut kāda ala, vai ko tur var kombinēt, vai ar malšanu. Paga, labi, ok, skaidrs. Saka man lūdzu, Aleks, par ko bija tā dziesma? Es tā dzirdēju, tur soskis, es domāju, johai, kas Я, кстати, тоже не поняла даже, на каком языке вы пели. Pirmais pants bija absolūti latviski. Tur taču visi bija. Jā, pēc tam bija tieši, tā bija romu valoda. Skaidrs. Tas bija tieši tas pats pants. Es teikšu tā, es nesaprotu daudz no romu valodas, es nerunāju, bet es atradu internetā tulkojumu no dziesmas uz angļu valodu, un pēc tam no tās angļu valodas un lasot
to romu, to tekstu un angļu es kaut kā man izdevās Transkripciju. atdzējot uz latviešu valodu. Un principā lielākā daļa dziesmu no mūsu albuma gaidāmā ir radītas šādā veidā, kas ir atdzējotas no romu valodas. Tas uzreiz atsit to veco labu anekdoti, laikam būs dzejnieks. Jā. Nu, esmu bijis. Esmu agrāk daudz, jā, rakstījis. Ok, nu tad iepazīstina ar grupu. Vēlreiz, jā, kas, ko, kur, cik un tā tālāk, un par cik. Es nezinu, es viņus nepazīstu. Mēs Сколько kopā вашей dziedam. группе? Сколько лет Mums ir вашей 3 gadi, mums tūlīt būs ap šo laiku, ja šīs ir mūsu dzimšanas dienas nedēļa, mums aprit 3 gadi. Mēs aizsākām ansambli, mēs bijām 4. Aleksis, Saimons un Kaupo. Mēs 2 gadus spēlējām 4. un mēs spēlējām šīs dziesmas ekskluzīvi romu valodā, bet pēc tam mēs sapratām, ka neviens to romu valodu īsti nesaprot. Tā jūs tā kā konkurējat ar Ameromam? Mēs nekonkurējam nevienu, ar ko mums nav konkurentu. Я сразу услышала цыганские мотивы, слышали. ну, цыганская музыка сразу. Ok, kāpēc es palūdzu iepazīstināt? Tāpēc, kad vēlreiz, jā, tāpēc, kad, nu, cik es saprotu, jums tāds baigi international kolektīvs. Yes, exactly. Nu, tāds stāst vaļā, nu. Jā, nu mums Saimons ir ieradies Latvijā jau daudz gadus atpakaļ no Lielbritānijas, kur viņš uzauga. Un tagad viņš satika savu mīļoto sievieti šeit, Latvijā, un tieši tāpēc mīlestība noturēja, kā ankurs viņu noturēja šeit pie mums, mūsu dzimtenē. Pagalam, čalis! И тут любовь. Bombais galīgi. Negrib, ļoti labi. Bet, nu. Jā, kas, ko vēl? Kalpo Kalpo no kaut kurienes ir arī atbraucis. no tālajiem austrumiem. No austrumiem, bet negluži no Eiropas, bet no Latvijas austrumiem. No Latgales oriģināli, jā, tāpēc tā ir. Reprezentē savu dzimto miestu. Latgaļu valodu pārzini? Arī nepārāk. Es pats no Krāslavas piedzimis, uzaudzis un... Man ģimene no turienes nāk arī starp citu. Sveiki, tāda Latvijas galvaspilsēta. Broļi, Johaidi! Broļi, pasaklās pusi. Jā, nu. Baigi forši lepojos ar to, bet, jau vairāk rīdzinieks tomēr jau tā. Aizbraukt uz vasarnīcu, bet tā, ko tu... Sēnēs ogās, jā? Tomēr gribās spēlēt to mūziku, kaut kā sanāk. Pagā, Kalpo, stop. A kā ir ar šmakovku? Nesmādē. Ne. Cienu. Bravo! Garšot. Jā, Elīna. Nu? Jā, es esmu dzimis rīdzniece, bet darbojos folklorā jau kopš bērna kājas. Tā skaitā arī caur sociālajām esmu uzzinājusi visādas citas un dziedājusi visādās citās valodās. Un tad man kādā ballītē izdevās satikt Aleksi. Mēs saspēlējāmies, viņš spēlēja ukuleli un mēs tikai dziedājām vienu dziesmu pēc otras, kā tas ballītēs mēdz gadīties. Un vēlāk viņi man aicināja pievienoties, ko es bez vilcināšanās teicu jā, jo man ļoti interesēja izpētīt citas kultūras un iemācīties dziedāt mazliet citādāk un uzzināt citas valodas. Un mums ļoti vajadzēja sieviešu vokālu. Jā, es mazliet pašķaidu šo vīriešu pulciņu. Nevis pašķaidu, bet tu viņu izdaļo. Izdaļoju, jā, tā arī var teikt. Nu, labi, un cilvēks, kurš tās 4 stīgas rausta, tagad viņš... Es nemāku vairāk es tā spēlēt. Es Aleksisu redzi vienu reizi pirms... Ты можешь говорить по-русски, не мучайся. Да, перед тем, как мы собрались, я Алексиса видел в жизни 1 раз, может 2. О! Мне пишет в Фейсбуке. Чуть ли не любовь с первого взгляда получается. Нет, у нас тут группа, может сыграешь? Я говорю, ну ладно, хорошо, приятно. Он говорит, мы цыганскую музыку играем. Я такой, еще? Чё? Какая цыганская музыка? Я вообще ничего. Ну, начали играть. Мы втроем сначала были. Потом мы говорим, ну надо барабанщика. Ну, есть у меня там один чувак. Ну, потом Каупа мы увидели. Вот мы так вчетвером стали играть. Я хочу сказать, это очень классно, когда ребята так долго вместе и держатся. Посмотри, в наше время это дорогого стоит. 3 года это уже срок, да? Это уже срок, да. Это юбилей. У вас в этом году юбилей, день рождения. Ну, так, да. Через неделю. Через неделю. Как через неделю? Нет, вот в эту субботу у нас презентация альбома в Доме культуры «Атмода» на Стабу 10. И как раз мы будем справлять 3 года. Друзья, вы слышали? Стоп. То есть будет банкет? Концерт.
А банкет? Конечно, обязательно. Банкет до утра. O, все, отлично. Ok, kādu dziesmu jūs tagad mums prezentēsiet? Cik es saprotu, no tā jaunā relīza arī, ja? Pa kuru mēs bišķiņ vēlāk parunāsim. Jā. No Tā paša. no tā paša, jā. Ko? Diri. Давай, nospēlēsim. Diri. 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 Trali-vali. Tā ir skarbā dziesma, starp citu, nezinājāties. Varbūt pastāstīšu pirms par ko? Vai jūs zināt, Jimi Hendriksa dziesma Hey Joey? Protams. Nu, līdzīgs variants, tikai čigānu variantu. Opā. Nu labi. Diri, tas ir vīriešu vārds. Aļā Jimi Hendriks. Да. Nu, let's go. Ai, tu diri, kā tu spēji, savu sievu nogalēt. Nebija tā laba man, pat nenoskulpstīja, beigās ar citu aizgāja. Nebija tā laba man, pat nenoskulpstīja, beigās ar citu aizgāja. Malu, na, 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 na. Malu, na, 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 na. Malu, na, 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 na. Malu, na, 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 na. Malu, na, 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 na. Malu, na, 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 na. Ai, tu dere, 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 dere. Ai, tu dere, 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 dere. Kā tu spēji savu sievu skaistulēt, ai nogalēt. Mana sieva tiešām skaista bija, taču, diemžēl, neuzticīga. Mīļo Dieviņ, lūdzu piedod man par to, ko savai sievai nodarīju. Ai, Romale, ai, Šavale, kā gan tas man gadījās. Ai, Romale, ai, Šavale, kā gan tas man gadījās. Ai, tu diri, 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 sokedjan. Čora romja mudadjan. Nasivoj lačike, naču linjas man, a vresavoj diginjas stan. Nasivoj lačike, naču linjas man, a vresavoj diginjas stan. Alo, malo, na, 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 na. Alo,
Ну что, браво! Браво! Прекрасно. Но я чувствую такие, знаешь, такие балканские мотивы тоже в Да, этом да, всем. да. И я думаю, что Кустурица сейчас нервно курит в стороне. Ну, ребята, вы даете, дали жару. Īstenībā tagad ir laiks parunāt par jūsu to relīzi. Tātad jums nāk ārā 27. relīze. Precīzi. Precīzi. Kā saucās, cik dziesmas, kur, nu tā tālāk un tā tālāk. Saucās ļoti vienkārši Alu Malu. Nav nosaukuma cita. Oriģināli, jā. Ko tur daudz? Nu, Mums nebija albums taču. albumā ir 13 ieraksti. Jūs gan esat raženi. Nu, vajadzēja kaut kā atzīmēties, jā. Nu, Jā, un? bet mēs nevarējām ierakstīt visu, jo, redziet, koncertos mēs spēlējam, mums ir pilna programma, mums ir tā, ka koncerta pirmā daļā mums ir tie ungāru, romi, latviskotās atzejotās dziesmas, pēc tam mēs ejam mazā pārtraukumā, un koncerta otrā daļā mēs ejam, mums ceļojums iet uz Balkāniem, uz Serbiju. Pēc tam mēs pēc Serbijam mēs satiekam ebreju klejojošos muzikantus, kas mūs aizved uz Odesu, uz Austrumu Eiropu. Un mums ir tā, vēl bez romiem, vēl ir arī Austrumu Eiropas un tā tā. Diemžēl mēs nevarējām atļauties ierakstīt šīs visas dziesmas, un tāpēc albumā no tās otrās daļas ir tikai 2 dziesmas, kas ir krievu valodā, tas ir Limončiki, ebreju tautas dziesma un Markšēder Kunsta dziesma Kvasa. Пога. Квас, Лимончики мы попросим, чтобы они исполнили. Но, klausieties, varēsiet? Simfoniskā orķestra nevajag klāt, ne? Vajag. Jā, bet ok. Momentāli. Bet Aleks, klau, jums principā ir 2 daļu koncertu programma, jā? Jā. Nu, jā. Tas ir baigi forši jau. Biedri, tavariši, ļeģi džentlmeni, tie, kuri dzird tagad un kuri skatīsies šo programmu, ja jums ir kādas, teiksim, muzikālās vēlmes un jūs redzat šo kolektīvu savā korporatīvā vai savā kaut kādās, nezinu, tur ballītē vai vēl kaut kur, tad Dzimšanas diena. jā, viņiem ir dzimšanas diena 27. datumā, jūs varat mierīgi atnākt, ieņemt iekšā kādu mojito, tā nebija reklāma, paklausīties foršu dziesmiņu un arī, kā teikt, sarunāt tikšanos tālāk pie sevis. Tā. Nu, tad pēc jūsu pieprasījuma mēs arī varam varbūt izpildīt. Лимончики Лимончики. шлёты и Паша dziesma. Jā. Там каждый участник группы поет 1 куплет. О! Ну, пойте. Наконец-то Отлично. мы услышим, как поет басист. Ну, лучше бы я не пел, конечно, но... Нет. Не надо. Я тоже бас-гитарист, я тоже пою. Не надо так принижать басистов-то. Да. Окей, nu tad, dāmas un kungi, pēc Irīnas un mana pieprasījuma tūdaļ būs limončiki. Būs. Aidē, Simončiki. Начинайтики. Мультики. Я умею молотить, умею вымолачивать, умею шарики крутить, карманы выворачивать. Ай, лимончики, вы мои лимончики, не растете вы в моем саду. Ай, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике. На базаре шум и гам, слышны разговорчики. Кто-то шопнул чемодан и унес лимончики. Ай, лимончики, вы мои лимончики, не растете вы в моем саду. Ай, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике.
отец-ка Беня жил, Беня мать свою любил. Если есть у Бени мать, значит есть куда послать. Ай, лимончики, вы мои лимончики, не растете в моем саду. Ай, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике. Я у Сони ночевал, у Сони были гости. Я у Сони попросила, она сказала после. Ай, лимончики, вы мои лимончики, не растете в моем саду. Ай, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике. Если хочешь замуж выйти, молодого мужа взять, то сначала научись где лимончики достать. Ай, лимончики, вы мои лимончики, не растете вы в моем саду. Ай, Лимончики, вы мои лимончики, а где растете у Сони на балкончике. Ромнее, чая душу горие. Ромнее, чая душу горие. Я умею молотить, умею вымолачивать, умею шарики крутить, карманы выворачивать. Ай, лимончики, вы мои лимончики, не растете в моем саду. Ай, лимончики, вы мои лимончики, а вы растете у Сони на балкончике. У Сони на балкончике. Браво! Браво! Особенно мне понравилось, как Саймон. Да. Проникновенно. Саймон, you're the Simon, best. it was a difficult moment, no, to sing this song. First time when learning the lyrics, a little bit difficult, but we got there. As you know. But it was so emotional. Very. It means very emotional. Он такой, он так прочувствовал эту фразу. Да. Он с таким... He has to sing it so many times that he remembered already. Поздно уже было, поздно. Окей. Послушайте, kas kaut kas notiek? Kalpo, diemžēl, dodas ceļā, ja? Amerika viņam, viņš pamat grupu. Joki. Tikai šodien. Tikai tagad, jā. Nu, lieta ir tāda, kad puiši ir katrs ir savā darbā, viņi ir aizņemti, noslogoti, un tāpēc tā ir. Nu, kas sēdīsies pie kahona? Kāds no jums varbūt? Nu, es mierīgi varu pamēģināt, bet nu labi. Vai būs tik smuki, nezinu. Андрей, не хочешь? Kā kalpo to darīt. Kā tas ir, teiksim, kad jums nāk ārā tas relīze, viņš iet ārā kaut kādā platformā, jā? Tas tikai saprot Spotify? Spotify, YouTube, Bandcamp. Bet tas viss ir pa piķi. Nu, Tas tas viss ir ir par brīvu. pa brīvu? Brīvi, protams. Mēs Kurā? neesam nekādi biznesmeņi. Paga. Kurā momentā Spotify kļuvis ir pa brīvu? Viņš vienmēr ir bijis. Можно на Spotify, можно бесплатно поставить. Это только я такой идиот, который нажимает Spotify, у меня сразу деньги требуют. Ну, требует. Ну, так не обязательно им эти деньги давать, если я тебе деньги дай. Мы им не даем Вот видишь, деньги. Вот видишь, Вот мы здесь, вы думаете, что бесплатно играем? я так и знал. А как иначе? Я так и знал. А у вас нет денег, что ли? Что-то он показывает. Понял, ну я Что сказал, такое? короче. В микрофон Алексис говорит. Алекс Наш говорит в микрофон просто, и звукорежиссер, всё, наш да. звукорежиссер говорит, Ну, чтобы ты говорил в микрофон. Он твой эмоциональный спич просто так говорит, что надо было в микрофон. Но ничего. Так, окей, значит, Spotify, YouTube и... что еще? Bandcamp, И
Somewhere else? Bet kā? Apple Music, Amazon. Apple Music, Amazon Music. Wow, iTunes. iTunes, yeah. Ну, Apple Music точно за деньги. SoundCloud. SoundCloud. Varbūt. Но они все между собой связаны, эти площадки. Ты когда публикуешь, ты потом... Это они понятно, но... Money. Money. А, да, кстати, ребята, а давайте поговорим о деньгах. Это вот вы играете. Я так понимаю, что вы уже живете этим всем. А чем вы зарабатываете? Зарабатываем. Мы с Саймоном зарабатываем. На жизнь. Чем И зарабатываете? всех остальных кормим. Чем вы зарабатываете? Ну, помимо музыки, реально. Потому что, я не знаю, музыка можно заработать у нас в стране, вообще не знаю. Таким, как мы, нет. Ну, то есть, что-то, да, есть какая-то маленькая денежка, но на самом деле за альбом, деньги, запись там, что еще за... Студия звукозаписи, везде деньги, везде, да. Конечно. Ну вот мы как-нибудь за один год со всех концертов соскребли на половину альбома, скажем так. Ну, я понимаю, альбом, все это понятно, но еще же надо же кушать еще надо. Ну да, конечно. На что-то надо жить, одеваться. Саймон платить за квартиру. повар, я уборщик. Остальные... нет, вот Калпа ушел вот работать и зарабатывать себе на хлебушек. Он учит английскому языку по интернету. Если я не ошибаюсь. Молодец какой. А Элīne, jūs strādā? Es vispār esmu bijis biologs un šobrīd vienkārši mēģinu kļūt par mūziķi. Skaidrs. Ну, Алексей. Алексей. Алексей почти что На что живет? безработный. Ну, есть небольшой бизнес, но такой... Несерьезный. Слушай, вот Нет, сегодня есть деньги, завтра может не быть, к сожалению. Ну, тогда один глобальный вопрос для всех. В Латвии музыкой можно прожить, вот так, как вы сейчас, такая формация? Нет. Или difficult? Ни в коем случае. Какая формация? Это, я думаю, Слушай, я думаю, по-моему, очень не- сложный вопрос, потому что если вы... А я объясню почему. Объясните. Потому что у вас такой завод и такой грув идет, что просто, ну, надо быть полному идиоту, чтобы вас не приглашать. Не, ну нас-то приглашают, но я не знаю, если мы смогли бы вот на это все прожить, потому что мы еще маленькая неизвестная группа, и нам мало платят, нам У вас маленькие понятно, да. денежки. Ну, Есть такие группы на корпоративах, там тысячами там берут, и все нормально. Ну вот сейчас... А мы не можем. Алекс, ну вот сейчас, например, в Лос-Анджелесе будет 25 концертов U2, средняя стоимость билета 500 евро. Мы один раз за один концерт получили. Послушай, у нас на сейчас- свадьбу 500 евро. у нас сейчас Вата-центр Вот ЗАС максимум. приезжает, Да. там от 80 до 114 евро билет. Не, ну вообще, конечно, мы затронули такую тему, которая достаточно болезненная и достаточно серьезная. So, Simon, Hello. What do you think about our country? Okay. Nu, man ļoti patīk dzīvot Latvijā. ļoti patīk. Jā, Kāpēc? protams, Kāpēc tu protams. nepaņēmi savu sievu un neaizbraucāt prom uz Nu, Londonu? Latvija ir ļoti skaisti valsts, un jā, man patīk. No, I like living here. No, obviously I wouldn't still be here after 5 years if I didn't like it, right? And But here's more quiet than... yeah, it's more relaxed than UK for sure. Lots better atmosphere. in And my of course, opinion. you can be a big singer, big musician here in Latvia. Yeah, because Yeah, of in London there are many Yeah, A lot. formations and a lot of singers and a lot of musicians, yeah. yeah, lots of people. Yeah, in Latvia everybody knows everybody as well. Smaller It's easier place, to get it's on nice. radio. So, okay, and Simon, but if you are cook, yeah? I understand. Good. Cook. Excuse me. Yeah, Cook. Yeah. What's your preference? What's your Fox. preference dish you are preparing? Oh, my favorite dish I'm preparing. No, ramen probably. Ramen. Ramen, jā. Zupiņa. Jā, nu. Es arī strādāju ramen restorānā šeit Rīgā. Which restaurant? Ramen Rīgā. Mhm. Es tagad strādāju ar 3 pavārus restorānā arī, nu, tad ir pati iepašnieks. Un, jā, nu, forša vieta, jā. Okay, no the next step is a Michelin, yeah? Maybe one day.
Zelta microphones first and then Michelin. Yeah, 2 in 1. Bet kuru tu vairāk gaidi? Zelta mikrofonu vai tomēr uzaicinājumu uz Michelin restorānu? Oh, I can't answer this. My bosses might see. Ok. Nu, ko puiši, ko mēs bez kalpa uzspēlēsim? Dāmas un kungi. Jā. Gribētos jau, ja viņiem tā īsti. Viņš aizgāja. Varbūt labāk. Dodiet ceļu, jā. Kaut ko tādu mierīgāku, ar kāzu dziesmu viņa tādu. Var pamēģināt. Tas ne, nu labi. Paspēlēt. Labāk ne. Varbūt. Jā. Nē, nu ko es vēlāk. Tas latviski, tas romiski vai vienkārši latviski? Latviski es neatceros, romiski vēl šo viņa jaunāk. Okay. Yeah. Go. Get do it. Get on. Dodiet ceļu, palaidiet, ļaujiet jaunam pārindiet. Ļaujiet jaunam pārindiet, kuģiniekiem ielējiet. Oi, ja-na-na-na-na, ja-na-na-na-na. Čivriu, septiņdiv, viņas skūps ir tik sils. Ai, ja-n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 a. Viņai lumpas sudrabā un brūtgans tai no zelta. Oi, ja-na-na-na-na, ja-na-na-na-na. Lai mani saspēļots, ja man nācies samelot. Oi, ja-n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 a. Viņai lumpas sudrabā un brūtgans tai no zelta. Oi, ja-na-na-na-na, ja-na-na-na-na. Dodiet ceļu, palaidiet, ļaujiet jaunam pārindiet. Oi, ja-n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 a. Ļaujiet jaunam pārindiet, kuģiniekiem ielējiet. Oi, ja-na-na-na-na, ja-na-na-na-na. Čivriu, septiņdiv, viņas skūps ir tik sils. Oi, ja-n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 a. Viņai lūpas sudrabā un brūtgans tai no zelta. Oi, ja-na-na-na-na, ja-na-na-na-na. Lai mani saspēļots, ja man nācies samelot. Oi, ja-n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 a. Viņai lūpas sudrabā un brūtgans tai no zelta. Oi, ja-na-na-na-na, ja-na-na-na-na. Ja-na-na-na-na-na-na, ja-na-na-na-na-na-na. Oi, ja-na-na-na-na-na-na-na. Man ir viens no pēdējiem nopietniem jautājumiem. Aleks, why mandolin? Simon. Simon, why mandolin? Mandolin. Yeah. Mandolin. Because everybody else plays guitars and I want it to be different. But yeah, Respect. no, I was back when I lived in UK, I was also in another folk rock band there, and
I was playing mandolin, guitar, a little bit dulcimer, and no, I brought the mandolin to Latvia. That's actually how Alu Malu started almost. I brought the mandolin to Latvia. I ran into Alex, and he thought it was cool, so we formed the band based on that conversation almost. So you are actually you are a multi-instrumentalist, yeah? I try. Okay. Alex, cik instrumentus tu pārvaldi? Pārvaldu? Es nezinu, vai es pārvaldu kaut kā, vienu ģitāru tu instrumentu. diezgan Es mēģinu droši. spēlēt, tad jebko visu, man ķermenis ir mans instruments. Tikai nevajag repot, labi? Es varu arī, es ar to arī sāku vispār. Es agrāk arī repoju. Nu, davai, gabaliņu, ok, labi. Nē, tas ir garš gabals. Jā. Es daudz uz perkusijām, es sāku mācīties bungas, tur ģitāru, taustiņus, kaut ko var arī uzsvilpt. Nu, vienalga, viss, jebkurš instruments, kas man nāk, es mēģinu viņu un mēģinu. Bet kaut kas sanāk. Bet tā gruntīgi, pamatīgi, tā ir ģitāra, ja? Nu, ģitāra, ukulele droši vien būtu visvairāk. Aha, skaidrs. Daļā būtne, Elīna. Es esmu arī izmēģinājis visādus instrumentus, un kādreiz mūzikas skolā mācījos klavierus pret savu gribu, un gribēju spēlēt flautu. Kāpēc pret savu gribu? Bērns biju, vecāki piespiedi. Bet es viņus tāpat mīlu. Bet jā, un tad laika gaitā es sapratu to, ka balss ir mans instruments, es vienkārši koncentrēšos uz tās attīstīšanu. Pilnīgi tā. Skaidrs. Алексей? Когда-то учился играть на пианино. Играл на клавишах, играл на гитаре. Но потом мне очень понравился бас. В одну группу меня брали, говорит, мы тебя возьмем клавишником. А я говорю, я не хочу клавиш. Я хочу на басу играть. Все, вот как-то так. Это как басист. Басист. Окей. Ребята, у вас есть, ну, я так понимаю, нету ни промоутера сейчас, никого нету, ни продюсера, ни промоутера. Есть, да? Пан-директор есть какой-то? Пан-директор. Nu, мы сами все. Все сами делаете. Ну, и отскайtot, ну, когда мы записывали альбом в Валмере, это Hot Deal Records, это знаменитый Ломикс, который наш продюсер был, ну, как считается. А так, в принципе, ну, мы в интернете, весь промоушен, все делаем сами. Никого другого нет. Nu, klausieties, bet īstenībā to, ka jūs pa 3 gadiem jau sagrabinājāt jau veselu albumu, 13 trekus, ja? Jums ir absolūti savs mūzikas skatījums, jums ir savs raksturs, jums ir savs, ну, я точно, вот, например, почувствовал, что вот их перепутать с кем-то будет сложно. Нет, конечно. У них, я говорю, они самобытные. Я говорю, Кустурица нервно курит в стороне. Нервно, да. Причем я вижу, что они все живут этим. Они в этом погружены, в эту музыку. Ну, если девушка могла бросить биологию и удариться в музыку, то это о чем-то говорит. Да. Мы одну песню из фильмов «Кустурицы» мы исполняем, правда, ее нет на альбоме, но на концертах, да. Gaz. Нет, Bubamara. Так, окей. Ko jūs gribētu? Jums tagad ir iespēja, jūsu mikrofons ir free. Katrs var pateikt kaut ko, kādu message, kādu, nezinu, nu, kādu. Varat gribat reklāmu, vienalga ko. Katram ir sava slavas minūte. Say something. It's your time of joy. Yeah. My opportunity to say something. Wow, on the spot. Thank you for listening. I guess no. Hope you enjoyed the music. Hope you enjoyed the album. What more do you want me to say? Elīna. Es esmu nākamā. Jā, Saimons aizmirst piebilst. Follow us on Facebook un Instagram, YouTube. Tagad jūs varat atkārtot to adresīt arī, kur un kā, un kādas lapiņas un kas ir jāspiež Facebook ir alumalu un Instagramam ir alumalumalu. Tā vai ne? Alumalu? 3. Jā. Alumalu. Alu. Paņem mikrofonu. Mikrofon говорит. Alumalu. Instagram alumalu. Jā, pat ja ierakstīs alumalu, man liekas, tur izlaiks. Kas un vēl kaut kas? Koncerts. Lapa ir pašiem savu kaut kādu? TikTok. TikToks kaut kādu. Not yet.
But Bandcamp, mums ir arī. Album is available for pre-order on a Bandcamp already. It will be out, released everything on Saturday. If you pre-order now, you get the download on Saturday, plus one song, Leningradas Pagraba, already available if you pre-order. Kas Leningradas? Tas ir oriģināla dziesma. Nepaspējām izstāstīt. Oriģināla. Nu, ja gribās uzzināt, kā ir sācies Alu Malu, tad jānoklausās pirmā albuma dziesma, un ja gribās zināt kaut ko vēl vairāk par Alu Malu, vēl labāk par to, kā viņa sāksies, jānoklausās dziesma Ļeņingradas pagrabā, kas ir veltījums kafē Ļeņingrad, kur mēs bijām pēdējā koncertā. Johaidis, tagad atcerējos, kur es viņus redzēju. Es tagad atcerējos. Jā. Nu, Aleksejs. Микрофон. Что сказать? Приходите на концерт. Приходите на концерт. Вот расскажите поподробнее. На странице Фейсбука Алу Малу есть список наших концертов. В этом сезоне летом у нас ожидается как минимум 8 концертов в различных местах Латвии, в том числе как минимум 1 точно еще будет в Риге. Ну так а остальные где? Давай, рассказывай. Остальные в Лепое, я сам не помню из головы, в Лепое будет, в Талсах. Tas ir mans turienes. Nu, es arī varu saka tagad. Nu, mēs šo piekdienu būsim Jelgavā, pie Jelgava Forest Festivals. Pēc tam sestdien būs albuma prezentācijas koncerts. Kultūras nama Atmoda. Kultūras nams Atmoda. Nevis Leningrads, sorry. 10 eiro ieeja. Pēc tam mēs būsim Daugavpīlī, Artillerijas pagrābī. Tas būs 10. jūnijas. Baigi foršā vieta. Mums arī būsim Talsī atpakaļ kurtē. Talsī 1. jūlijas. Un jā, pēc tam Liepājā 22. jūlijas arī. Nu forši, nu es vienkārši jums aplaudēju un vēlu jums visāda veida, un jo vairāk, jo labāk panākumus. Nu, tā skaitā ne tikai radošos, bet arī finansiālos, lai jūs varētu ierakstīt vēl ne tikai vienu albumu, un ne pilnu, bet jūs varētu kaut kādus tur, nezinu, 5, 6 sarakstīt, un lai jums viss būtu ok. Puiši, paga, nē, nu paldies, to būs pa īsu bišķiņ, vēl vien dziesmu gribētos uz atvadām dzirdēt. Yeah, I was thinking, but it seems strange, the acoustic version. No? Okay, make it awesome. We do that? Do it. This will be the shock history of Alu Malu, the creation of Alu Malu. Dziesma bija uzrakstīta īpaši šim vienam vakaram, kad bija pēdējā ballīte kafejnīcā Ļeņingradā. Tāpēc, labi. Tāds history ir, ja? Okay. Tur būs, ja seko līdzi tekstam, tur ir pastāstīts bišķiņ, kā mēs radāmies un kā mēs esam nonākuši līdz šim, jo mēs radāmies, varētu teikt, ar Saimonu Ļeņika kafejnīcā Ļeņingradā Covid laikā. Un tāpēc ir pozitīvi, negatīvi. Priekš jums Covid bija pozitīvs, ja? Priekš mums bija pozitīvi, jā. Nu, dažreiz gadās negatīvi, bet vairāk. Ok, bet tad fināla dziesmiņu. Labi, atvadīsimies ar šo dziesmiņu, vai ne? Alu, malu, na, na, na. Alu, malu, na, 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 na. Alu, malu, na, na, na. Alu, malu, na, 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 na. Alu, malu, 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 na, na, na. Toreiz lēju dzērienus, gončikam, vilkam un rudākam. Saimons šmorēja burgerus, es teicu pievienojies jaunām projektām. Spēlēsim čigānu mūziku, iegriezīsim baldi līdz pašām rītām. Spēlēsim klejotāju mūziku, tā lai mēs visi justos ļoti pozitīvi. Dažreiz gadās negatīvi, biežāk tomēr pozitīvi. Ļeņingradas pagrabā. Pozitīvi, dažreiz gadās negatīvi, biežāk tomēr
tomēr pozitīvi, Pozitīvi Ļeņingradas pagrabā. Alum, alum, Herbeļāva mums te mēģināt, atļāva aizņemties inventāru. Saimons spēlēja disenes un kalpo darbojās par sanitāru. Te bija mūsu pirmie koncerti, mūsējais bija arī pēdējais. Fantastiskas paulītes, kuras bieži liek mums justies ļoti pozitīvi. Dažreiz gadās negatīvi, biežāk tomēr pozitīvi. Ļeņingradas pagrabā. Pozitīvi, gadās negatīvi, biežāk tomēr pozitīvi. Ļeņingradas pagrabā. Dzērieni gardi un dzērieni rūgti, uz teju plača itin visi ir lūgti. Pabūsim kopā vēl brītiņu šo, kamēr ir laiks, baudīsim to. Un pacelsim kausu par krogu šo, mūsu sirdīm tīkamo. Paldies, Herbe, Sergei, Lapsa, barmeņiem un pavāriem, lai viss dzīvē pozitīvi, dažreiz gadās negatīvi, biežāk tomēr pozitīvi. Ļeņingradas pagrabā. Pozitīvi, dažreiz gadās negatīvi, biežāk tomēr pozitīvi. Ļeņingradas pagrabā. Tagad viss kopā. Jā, Rīgas studio. Tagad. Bravo, paldies! Dāmas un kungi, ladies and gentlemen, Alum Alu. Группа bija šodien mums ciemos. Заходите на все страницы, на Facebook, на Instagram, на все что угодно. И приглашайте этих ребят. Они просто такие чумовые, заводные, что мало не покажется. Ирина Фортес. Я желаю всем хорошего остатка дня, хорошего вечера. Оставайтесь с нами на нашем канале. Подписывайтесь на ребят на эту группу Алум. Алум Алла, Алум Алу, Алум 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 Алу. Алум 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 Алу, да. И Андрей Елисеев, Сергей Матвеев, мы с вами прощаемся. Čau, 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 līdz nākamajām reizēm. Klausieties labu mūziku un vienkārši kaifojiet no dzīves. Tāpēc, ka viņi офигительно īsta tā dzīve ir, starp citu, jā, kā izrādās. Čau! Rīgas studijā 25/8. Alum Alu!
tā ar to, normāli. Ой, спасибо. Супер, Эл. Paldies. Можно открывать окно уже. Можно открывать, да. Господин звукорежиссер, а можно мне мой кабель? Уже, Нет. не торопитесь. Кабель уже. Все, собственно, студии, да? Да. Nu, ūdens. Baigi labi, malači. Paldies.